mums ir 19. gadsimtā valkātais saucamais tradicionālais tautstērps, vai nu mēs sakām arheoloģiskais tautstērps, bet būtībā tad jau mēs arī vairāk vai mazāk runājam par kaut kādu rekonstrukciju un kostīmu. Bet, ja mēs domājam par to, kas ir cilvēkam mugurā, tad viņam ir mugurā tautstērps. Un arī visiem tiem, kas ir šajās bildēs, un visiem tiem, kas ir šeit, teoretiski pēc šī paša principa ir mugurā tautstērps, jo tie tautstērpi, par kuriem mēs runājam, viņus rekonstruējot, ir kaut kādā konkrētā laikā cilvēkam bijis normāls apģērbs. Vai nu ikdienas, vai nu darba, vai nu svētku, tas ir cits jautājums. Bet tātad tas ir viņa normālais valkātais apģērbs. Tad, kad kaut kāds apģērbs iziet no modes, tad viņš iziet no modes. Un tāpēc, tad, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie 19. gadsimtā valkātā tērpa, tad mēs nevaram teikt, ka šis tērps attīstās vēl ar vienu līdz mūsdienām, un tāpēc viņam šobrīd ir, piemēram, tur iespējams zobrats saktas vietā vai kaut kas tāds, un tas vēl ar vienu ir tautstērps. Tā jau tad ir jaunrada. Jo tautastērps, kā tas, par ko mēs runājam, kad runājam par 19. gadsimtu, beidza pastāvēt, un tad jau sākās tautas tērps vai tautas apģērbs, tāds kā mums atnāca līdz mūsdienām. Tā kā mēģināsim izsekot līdzi tam, kā tautas apģērbs ir attīstījies un kā mēs tikām no arheoloģiskā līdz etnogrāfiskajam un kā mēs tikām līdz mūsdienām. Un kādi tie galvenie attīstības ceļi ir bijuši un kādas ir liecības. Un pagājušajā reizē tātad es jau pieminēju, rādīju pašā sākumā tabulu, kur bija tie avoti, no kurienes mēs ņemam informāciju, un tātad, ja vissanākajiem laikiem mums bija tikai arheoloģiski avoti, tad laikam ejot uz priekšu pēc 13. gadsimta par apģērbu vēl ar vienu mums ir tikai arheoloģiski avoti, un tad ejot uz priekšu mums pamazām sāk parādīties arī laika biedru zīmējumi, mums sāk parādīties laika biedru apraksti, un pašās beigās, jau 19. gadsimta beigās, mums ir arī fotogrāfijas par to, kāds ir cilvēku apģērbs, un tālāk jau mēs tautas atmiņā jau atceramies, kādas ir tās liecības par apģērbu, kādas mums ir jau no stāstiem. Tā kā tādā veidā mēs varam izsekot tai apģērbu vēsturei, brīžiem informācijas ir vairāk, brīžiem informācijas ir mazāk, to nevar noliegt. Un tā tad ejot cauri tām apģērba daļām, kuras mums sastāv, tātad, ja mēs runājam tieši par starpības, tad pieņemsim izejas punktu 12. gadsimtu un 19. gadsimtu. Tad kas ir tās lietas, kas ir palikušas un kas ir tās lietas, kuras ir mainījušās? Ātri tam iziesim cauri. Tātad, ja mēs runājam par kreklu, tad malās ir tās bildītes, ko es jums rādīju pagājušajā reizē, kā arheoloģiskajam tērpam piedarošās un šī tērpa kreklu rekonstrukcijas, un vidū ir tātad viens no viskaistākajiem izšūmiem, kāds, manuprāt, mums etnogrāfijā ir. Šis ir konkrēti no Rucavas, vienkārši manai gaumē ļoti skaists liekas, vai ne, krekls. Tātad, kas ir tas, kas ir mainījies? Piegriezums nav īpaši daudz mainījies, nākošajā slaidā laikam rādīšu tās piegriezuma izmaiņas, bet tātad krekls vēl ar vienu, kā viņš bija, tā viņš ir. Mainījusies iespējams tātad ir piegriezumā tā daļa, kas ir attiecībā uz kakla savilkumu. Tālāk mums nākošajā tomēr nav nekas. Tātad parādās mums apkakles 19. gadsimtā atlokāmās un parādās mums arī aproces ar piedurkņu galiem un daudz vairāk izšuvumu. Arheoloģijā praktiski kreklam par izšuvumiem man ir zināms laikam divas liecības. Viena ir tā, ko es jums rādīju iepriekšējā reizē, kur bija tas vītais rakstīns, un otra ir tāda, ko Zariņas grāmatā ir atzīmēts, ka ir tādas mazas līnijas svītriņās no sarkanas un tumši zilas dzijas. Bet vairāk arī šo liecību nav, tātad ne par kādiem citādiem izšuvumiem uz krekliem liecību nav. Un savukārt tām, kas ir jau šāda te veida, kas jau ir ļoti sarežģītas, par tām arī liecības tad jau ir tikai no 19. gadsimta. Tālāk te mums ir 13. un 14. gadsimta mijas apģērba rekonstrukcija sievietei, un tas, kas tiek domāts par šo te apģērbu kā viena no svarīgākajām lietām, tā tad ir tā
rotājumu izzušana, un tie rotājumi, kuri bija no bronzas. Un to jau es jums pagājušais pieminēju, ka tātad bronza bija tā, kas saglabāja audumus. Ja bronzas lietojums ļoti strauji mazinās, tad arī par to laiku, protams, saglabājušās apģērba liecības strauji mazinās. Bet tas, protams, nenozīmē, ka apģērba nav, vienkārši mazāk par to ir zināms. Un tas, kas iegāja šo te bronzas rotājumu vietā, bieži vien bija stikla pērlītes. Pašas pirmās un visbiežāk izplatītās ir mazas, ļoti sīkas, tā kā kniepadats galviņa, koši dzeltenas, sauktas par bisera krellītēm. Un no tām arī tiek veidot dažādi raksti. Un, protams, dzijas rotājumi, kas ir gan izšūti, gan austie, ko es arī jau pieminēju, tātad rakstainās un rūtainās villainas un arī apmalu, tā kā rotājumi un izšuvumi. Un arī alvas rozetītes. Alvas rozetītes, kas iepriekšējos laikos pārsvarā bija raksturīgs lībiešu apģērbam, tad viņas izplatās pa visu Latvijas teritoriju. Un vēl viena lieta no sieviešu apģērba, kas ir, ka pētnieki domā, bet par to nav skaidru liecību, ka jau sākot ar šo 13. gadsimtu pamazām sāk parādīties tad arī šūtie bruņķi. Es jums rādīju tātad tos apliekamos bruņķus, bet ka šūtie bruņķi sāk parādīties. Bet mēs šodien vēl skatīsimies, ka tā tad ir arī vēstures liecības par ļoti vēlu nešūto bruņķu, apliekamo bruņķu valkāšanu. Un tad tas, kas šeit ir blakus, ir no Nacionālā vēstures muzejā krājuma bruņķi no Latgales, kuri tiek uzskatīti par vecākajiem krājumā, kas ir. Un viņi pietiekoši koži sēsti, domā, ka viņi ir arī krāsoti ar dabiskajām krāsvielām, un vairākās vietās mainās dzijas krāsa, kur, acīm redzot, bruņķi ir austi diezgan plati, un kaut kādā brīdī tā viena nokrāsotā daļa ir beigusies, atkal ņem piekrāso pa jaunu, atkal nākamā un nākamā. Un tā diezgan saudabīgi, bet ļoti skaisti un interesanti. Un tas, kas arī šeit ir būtiski, un arī ko vēlāk parādīšu vēl vienā bildītē, ka tā tad autentiski visiem šiem šūtajiem bruņķiem ir tā vidukļa sašūtā daļiņa no cita auduma nekā no bruņču auduma. Un mūsdienās visi ir pieraduši domāt, ka tā kā no tā paša auduma ir jāšuj, bet autentiski ir tā, kad nav. Tātad visbiežāk tiek izmantots lins, gan parasts, gan rūtains, gan svītrains, kaut kāds tāds vienkārši nesvarīgs lins. Un dažkārt arī ir citi materiāli. Esmu redzējis, piemēram, arī melnu samtato maliņu. Bet jebkurā gadījumā, cik var saprast, šī maliņa nav rādāma. Un tas nozīmē to, ka viņa ir ar kaut ko apklāta. Un par to tad, vēl var daudz un dikti runāt, par to uz priekšu. Jā, un tad arī tātad te vēl viena lieta, kam pievēršam uzmanību, ir vainags. Ja 13. 14. gadsimta mija, tad jau tie metāla vainagi ir izzuduši no lietošanas, un tad mums ir ienākušies jau pilnībā tie sarkanās pamatnes ar pērlītēm un alvas rozetītēm un izšūtie vainagi. Un viņiem vēl ar vienu klāt ir līdzīgi kā tiem metāla vainagiem, tātad aizmugurē šīs te vērtās spirālīšu rotājošie gali un pušķi un arī zvārguļi un tādas lietas, kas it kā turpina šo te metāla vainaga rotājumu. Un tā arī šis te sarkanās pamatnes vainags ar pērlīšu rotājumu būtībā viņš aiziet līdz pat tātad 19. gadsimta pirmajai pusē. Šo te bikšu bildi rādīja jau iepriekšējā reizē, vai ne? Tātad, kāpēc es viņu rādu šeit vēlreiz? Pirmkārt, lai atgādinātu to, ka par senajām biksēm mums tātad nebija šo tiešo liecību. Mēs izmantojām, lai rekonstruētu seno apģērbu, mēs izmantojām vai no apkārtējo tautu, kurus arī jums rādītos piemērs, vai ne, vai arī etnogrāfiskā materiālā visvienkāršākos variants. Un tad šie arī no etnogrāfiskā un iespējams, ka tāda veida tad arī tas viss varētu būt nācis gan no sākuma, gan līdz beigām. Šo bildi arī atceraties rādīja, vai ne? Kāpēc es šeit ielieku? Tāpēc, ka kājauti kā tādi, protams, paliek lietošanā vēl ar vienu. Kājauti neizbeidzās vēl padomju armijā, vēl pavisam nesen cilvēki vēl kāstina zābakos lika kājautos. Ja? Tā kā
kājautu lietošana pastāv un turpinās. Protams, pārsvarā tradicionāli tad ir linu kājauti, un tāpēc arī visas baltās kājas vai autu baltas kājas, tas nozīmē, tā kā šīs divas darbības apsien kāju, apsaitē un iemauc apavā, un tad kaut kur var doties. Un tad pavisam augstam laikam tad ir šie vilnas kājauti. Pastāv bildīti arī rādīja, tātad, ja mums ir vissenākie apavi Latvijā pasteles zināmie, tad arī līdz pat 20. gadsimta sākumam pasteles vēl ar vienu ir apavi, kuras ir lietošanā. Nevis tā kā, teiksim, šodien, protams, pasteles nav lietošanā. Ja? Pasteles ir kaut kādam konkrētam tērpam, uzstāšanās reizē vai kaut kam tādam, bet tur vēl ar vienu, un ja šī fotogrāfija ir uzņemta, tad, kā mēs redzam ziemā, tad no tām 5 bērnu kājām, kuras mēs redzam, 4 laikam, ja, ir pasteliņas kājās. Un tur nav runa par mājas apaviem, ticiet man, jāpriecājas, ka bērniem vispār ir apavi, ar ko aiziet uz skolu. Lūk, un tā tad arī par to, ka ziemas apavs ir pasteles, par to tā tad bija tās daudzās liecības. Un šeit ir tā tad atsevišķi bildīti par vainagu attīstību, ko es jau jums rādīju iepriekš, tas senākais vainaga veids, un arī vēl bija ar spirālītēm. Tad bija šis te sarkanais pirmais ar to lielo aizmuguri, un tad ir rekurtā arheoloģiskais atradums diezgan tāds grūti saprotams varbūt, un apakšā ir šī rekonstrukcija, kas ir saprasts. Un te mēs redzam, te ir tās mazo sīko pērlīšu rindas, kas veido tās dekoratīvās joslas. Un augšā tā tad mums ir, Dievs, aizmirst tagad nosaukumu. Kā mums tās lentus sauc? Nē, grīstas ir tas stūrī, bet izgāja no galvas. Labi, neko darīt. Varbūt atcerēšos, atnākšu atpakaļ. Lūk, un tad kaut kādā brīdī jau arī šī te metāla vainagu tradīcija nāk atpakaļ, un tad zemgales šie te vainagi, kas ir lielie, platie metāla skārda, dekorētā skārda vainagi, tad tie būtībā mūsdienās tiek likti komplektā pie 19. gadsimta tautstērpu, kas, protams, ir atkal ļoti diskutabli un no vēsturiskās pareizības viedokļas tīpri neiesakām tā darīt. Ja. Tad šī ir tāda viena ļoti interesanta lieta. Kreisajā pusē mēs redzam 12. gadsimta Stāmerienes villainas rekonstrukciju, un labajā pusē mēs redzam 17. gadsimta Kastrānas skubiņu kaplauku villainas rekonstrukciju. Un kā mēs redzam, atrod 5 atšķirības, vai ne? Būtībā, ja pa vidu mums ir 5 gadsimti, vai ir ļoti daudz, kas mainījies no šīm tradīcijām? Nav daudz, kas galvenais, kas ir mainījies, ir tieši tas dekorēšanas materiāls, ka tā tad mums ir biseru krellītes nomainījuši šo metālu. Bet tā būtībā tumši zilā pamatne un arī tie motīvi, kādi šeit parādās, un arī viss pārējās krāsas un malu apstrāde un viss pārējais, tiešā veidā izdzīvojas, vai ne? Tā kā, manuprāt, fantastisks piemērs par to, kā saglabājas tradīcija. Un tad nav jau tālu aizgājušas arī šīs te kuldīgas alsungas mēlenes, kas ir no 19. gadsimta. Protams, tur ir neliela atšķirība ar to, ka šie piekarinātie metāliņi skan, un vēl viņi turklāt ir malās piekarināti nevis uz audumu virsū. Tur mazas atšķirības ir, bet būtībā tā tradīcija nekur tālu nav aizgājusi. Tumši zilā villaina ir arī tā, kas ir apakšā šeit, šis ir Vēnspils apkārtnes tērps. Un arī tur ir tieši tas pats. Un kā jau es jums rādīju, arī tad pirmās baltās villainas, kur ir liecības par to no 12. gadsimta. Un atkal tas iziet cauri tīrā veidā līdz pat 19. gadsimta sākumam. Mazliet atšķirs rotājums, un tas arī viss. Šīs te rūtainās villainas, ko arī jau rādīja, ienāk 12. gadsimta beigās, turpinās 13. gadsimtā un vēl uz priekšu. Un šeit mums ir blakus tātad 12. 13. gadsimta villaina, un šeit ir Latgales snātenes no 19. gadsimta. Ja? Tātad būtībā atšķirība atkal gandrīz nekāda. Nedaudz atšķirās jaunā tehnika, kas ir izmantota malu rotājumā, bet citādāk būtībā tradīcija tīrā veidā pārmantot un pārdzīvojusi bez
bez rakstīto avotu un bez skolas un bez visa vienkārši nodota. Jo nevar jau domāt, ka viņi ir kaut kur pamirusi un tad atkal tieši tāda pati radusies. Un tāda viņa ir turpinājusies. Un tad tas interesantais ir arī ar šīm te baltajām villēnēm, ka tās, ko mēs mūsdienās dēvējam par krustpils tipu villēnēm, arī tām ir sava attīstības vēsture, un šī ir viena no tādām, šis ir viens no tādiem zīmējumiem, kur tā kā šī tradīcija iespējams tieši tādā vidus stadijā, jo pētnieki domā, ka tās bumbiņas, ko mēs redzam, iezīmētas malās, varētu būt tikai tā nemākulīga liela uzzīmētas tās alvas rozetītes. Un, ja ir tur tās alvas rozetīšu rindas, kas arī atbilst šim te rotāšanas veidam, tad būtībā savā veidā tas ir tas jaunums, jo tas ir uz baltās villēnas, tas ir izkārtots tādā veidā, kā pēc tam ir tās izšūma joslas, un tad blakus mums ir 19. gadsimta villēna, kurai vēl ar vienu ir visos senajos toņos saglabājušās tātad celainas apaudas un viss pārējais, un tikai nāk šis te jaunais veids, ka ir izšūms, un kāds tas izšūms ir. Un tas ir atkal pielāgojoties sava laika modei. Un tagad laikam uz priekšu vēl nebūs, bet šis ir tātad šis pirmais gadījums, kad mēs skatāmies uz kādu no tiem senajiem zīmējumiem. Mums būs vēl, un man liekas, ka šis arī atkārtosies, bet mēs vienkārši varam pievērst uzmanību tātad tām seno zīmējumu detaļām. Šī ir Kurzemes jaunava, 1595, 1605, tā kā 16. 17. gadsimta mijā. Un viena no tādām interesantām lietām viņai ir vaļējie mati, un arī ceļotāju aprakstos nevienu reizi vien tiek pieminēts tas, ka sievietes staigā gariem vaļējiem matiem. Tā kā, cik var noprast tā matu saglaušana un saņemšana un slēpšana zem kaut kādām, tā kā, lai tikai netiek tiem matiem klāt, vai viņus neredz, vai godīga meita sapina bizēs. Un tā, ka tas tomēr nav ātrāks par 18. gadsimtu. Ka līdz tam laikam tie vaļējie mati ir pilnīgi norma. Savukārt atkal mēs redzam šai Kurzemes jaunajai, viņai ir tie tumši zilie bruņķi un priekšauts. Priekšautam pievēršam uzmanību gandrīz visos zīmējumos līdz pat 19. gadsimta beigām mums priekšauts vienkārši rulē. Un tad to es arī tad vēl daudz un dikti šeit pieminēšu. Pagājušajā reizē arī mēs runājam tātad par tiem variantiem, kā mums ir tās nevis krekli, bet svārku, vai vamžu, vai jaku, tātad šīs te kakla izgriezuma, kāda ir tā kakla izgriezuma kontūra. Un te ir daži tie modeļi, tādi tā kā uzzīmēti. Galvenais, ko es jums toreiz stāstīju, bija tātad, ka tas piles veida izgriezums, ja? Un tad tas, ko es jums rādīju blakus, tas fragmentiņš bija ar to atlocīto, kas jau mums tātad ir no 14. gadsimta. Un šeit ir 15. gadsimta tas tērpiņš salīdzinājumam pieliks no Grenlandes materiāla. Grenlandes materiāls ir viens no pēdējo, jāsaka, gandrīz vai 50 gadu laikā Eiropas lielākajiem, lielākajiem pārsteigumiem un bagātībām vienlaicīgi, jo Grenlandē ir atklāts tā kā seno skandināvu apmetnes, kurās cilvēki dzīvoja ļoti atbilstoši tam, kā viņi izceļoja tajā laikā, tā viņi arī turpināja tur dzīvot. Un tas jau diezgan raksturīgi daudzām šādām te izceļotāju grupām, kaut vai tie paši latgalieši, kas izceļoja Sibīriju, teiksim, viņi saglabā vairākas tādas, autentiskākas, senākas tradīcijas nekā tie, kas dzīvo tajā masu variantā. Un tad šis te tā kā svārku variants ir no šīs te Grenlandes, un tur ir tas labums, kad, kā jau es jums pagājušais stāstīju, kur saglabājas tās tekstīlijas, un sasalumā un mitrumā viņas saglabājas labi, un tad tur tiešām ir fantastiski atradumi, kur vienā gabalā visu var atrast un visu tik labi var rekonstruēt, ka tagad puse Eiropas to vien dara, kā 15. gadsimta Grenlandes materiālu rekonstruējam un valkā. Ja? Bet šeit mēs redzam tā kā to modeli viņš mazliet atgādina kleitiņu, bet tāda bija gan vīriešiem, gan sievietēm. Tas tā kā tas virsējais apģērbs. Un šeit jau mums ir 19. gadsimta zīmējums un rekonstrukcija. Un te mēs blakus redzam tā kā zīmējumā gan ziemas mētaļus, gan ziemas kažokus. Un, manuprāt, mēs pie šī zīmējuma vēl atgriezīsimies, bet tā tad vienkārši, tas diezgan
varētu teikt, ne pārāk mainījies, bet, mazliet, protams, ir mainījies, vai ne? Un tad tas, ko es pieminēju par piedurknēm, šīs ir tās rekonstrukcijas un oriģināli no vikingu variantu, kur arī milzīgi lapījumi. Tātad piedurknes būtībā ir šauras un garas, ja? Ka tā kā nav ne tās pletās, ne pusgarās, nekādas, autentiski nē. Un tad par rotu materiālu vienkārši, ko es gribēju pieminēt, kas ir tas, kas paliek un kas ir tas, kas atšķirās, kad pāriet gadsimti pāri. Ja mēs skatāmies uz to arheoloģisko materiālu, tad šeit mēs redzam, ir vairāki saktu veidi, pārsvarā jau te ir tās pakausaktas, un tā apaļā sakta, kas ir stūrī, tiek saukt par zvaigžņu saktu, un tiek domāts, ka viņi ir importēti no Ārābu zemēm. Un šīs te pakausaktas ir lietošanā līdz apmēram 16. 17. gadsimtam, un pēc tam diezgan strikti nomainās uz to, ka pamazām jau sākot no 12. 13. gadsimta ienāk apaļās saktas vai riņķa saktas, bet sākot ar 17. gadsimtu pakausaktu nav vispār. Tas nozīmē, ka ja mēs velkam 19. gadsimta tautstērpu, tad pakausaktu nedara. Tā jau ir pilnībā aizgājusi no modas, un tā jau tā kā, lietošanā vairs nav. Un šīs te tātad lielās ir priekš virsdrēbju sastiprināšanas, mazā ir priekš kakla izgriezuma sastiprināšanas pie krekla, un savukārt tā zvaigžņu sakta vispār netiek praktiski izmantot. Tās ir parasti iespraustas villainēm stūros, kā vienkārši greznuma lietiņi kaut kādi. Un tad te mums ir tāds mazliet vidējais posms, 14. 15. gadsimts, un te mēs redzam jau tās variācijas, ka mums vēl ar vienu ir pakausakta, mums jau ir tās riņķis aktas, un mums arī ir riņķis aktas ar tiem viduslaikiem raksturīgajiem izbīdījumiem un to dizainu. Mums vēl ar vienu parādās kaut kādi tie piekariņi, kas izceļo līdz, sākot no tām senākajiem modeļiem līdz pat vēl kaut kādam laikam, un tad pēkšņi jau mēs atpazīstam šīs saktas, kas ir 17. gadsimts, un šīs saktas, kas ir 17. gadsimts, un tās mēs lietojam mūsdienās šāda veida pie 19. gadsimta tautstērpu. Tur atkal ir jāsaka tā, ka man ir grūti pateikt, vai tā tiešām ir, bet izskatās, ka tās varētu būt bijušas tādas, kuras tad pamazām arī manto no paudzes paudzē, un ka viņas tiešām no tās 17. gadsimta arī ir lietošanā. Jo jaunas tāda veida tiek taisīts tikai pēc tā paša modeļa, ka nav tā, ka būtu jauni dizaini radušies. Un tad tāda lieta, kas arī izceļo cauri gadsimtiem, tātad šis ir slavenais Rīgas cimds, kas ir adatas pinuma tehnikā atrasts. Oriģinālais tuvāk, protams, būtu tam, kas ir uzveltais, bet uzveltajam blakus ir vēl neuzveltais variants, jo tas, tā kā muzeja rekonstrukcijā bija uztaisīts gan uzvelts, gan neuzvelts, lai varētu saprast, ka tā ir adatas pinuma tehnika. Un tāpēc tā kā labāk redzēt, kāds viņš ir pirms tās uzvelšanas. Un tātad tā ir tehnika vēl pirms adīšanas, un adatas pinuma tehnika tātad izdzīvo diezgan ilgu laiku, bet, kā jau es pieminēju, tātad Latgalē Makšānu kapelauks netālu no Rezenes ir pirmais, kur Latvijā ir konstatēts adījums sieviešu cepurei no 15. gadsimta. Un tātad, sākot ar tiem laikiem, jau tad adījums pamazām pārņem, un šeit mums jau ir 17. gadsimta cimda un zeķes rakstu rekonstrukcija, un tātad tad jau ir tā klasika jau, ka ir baltais gals, un tad ir rotājums kaut kāds tur zeķes valnītī vai pie dūras gala vai. Tātad tā jau ir pilnīgā klasika, un mēs jau teikt, pētnogrāfiskā tautstērpa šis jau iedarās. Tā kā kaut kādā brīdī šī pārēja jau ir notikusi. Un kā mēs redzam, un šis arī tātad viens no šādiem seniem, kas te vēl mēs redzam, kāds tas oriģināli fragmentiņš ir bijis, bet šeit nav zināms īsti, vai tas ir cimds vai zeķe vai kas tas ir, jo vienkārši tas ir viss, kas ir saglabājies, nekā cita vairāk arī nav. Tikai varēja rekonstruēt tātad šo te rakstu. Un tālāk uz priekšu skatoties, mēs jau nonākam pie, šie ir, jāsaka, vēl pirms tās Kurzemes jaunavas tieši datējas ar 1560. gadu, un
pamazām Latvijā sāk parādīties tie zīmējumi, kurus ir zīmējuši cilvēki, kas šeit ir atbraukuši. Protams, ka neviens vietējais nav neko zīmējis līdz pat 19. gadsimtam. Tas ir skaidrs. Līdz ar to visi tie zīmējumi, kas mums ir, un no kā mēs varam skatīties, kā šie cilvēki ir izskatījušies, ir no ieceļotājiem. Un daži no šiem ieceļotājiem, teiksim tā, ļoti zīmē savā tradīcijā, tā, ka tur knapi var atpazīt kaut ko, kas vispār atgādinātu vietējo. Bet tai pašā laikā citi atkal ir tā, ka tomēr to var saprast. Un pāris interesantas lietas arī šeit, piemēram, ir, ka kaut vai tas pats, ko es jau pieminēju, sekojam visur līdzi, vai ir priekšauti vai ne. Un vēl tāda lieta, ka visi pirmie zīmējumi ir tikai ar sievietēm. Pirmais, kurš uzzīmē vīriešus, ir broce. Ja. Līdz tam laikam neviens apceļotājs vīriešus nav zīmējis. Acīm redzot, viņiem nav licies interesanti vai nezinu. Vīrieši nav saglabājušies. Šī te vidējā dāma ir uzskatīta par Livonijas iedzīvotāju, tātad mūsu teritorijas iedzīvotāju. Bruņš uzzīmē diezgan īsi, par to, protams, vēl var domāt. Un šī tad ir tā rakstainā villaine, ko tad, kad es jums pagājušajā reizē rādīju, kādas parādās pamazām rakstainās villainas 12. gadsimta beigās, 13. gadsimtā, tad, ja šeit mums viņi vēl ir 16. gadsimtā, tad viņi saka pētnieki, iespējams, ka izskatās, ka tās rakstainās villainas ir bijis, šo te gadsimtu, nezinu, kā saka, smalkākais, stilīgākais apģērbs, un tad viņas arī ir pastāvējuši diezgan ilgi. Jo, ja mēs paskatāmies no tām villainēm, kas ir saglabājušās jau kā oriģināli, kas ir, tātad 19. gadsimts, tur vairs neko tādu mēs neatradīsim. Un šī arī ir viena no tādām dāmām, kas ir vietējā zīmola, kā mēs redzam, Livonijas iedzīvotāji. Un arī šeit diezgan grūti kaut ko saprast. Visi šie pirmie attēli tā tad ir melnbalti, un piemēram šī ir kā gravīri, un tur arī tās iespējas ļoti ierobežotas, cik vispār var attēlot. Bet tās pamatā mums ir redzams, kas tur ir. Galvassega, piemēram, ļoti jocīgi, ļoti saudabīgi, un nemaz tā nebūs vienkārši viņu rekonstruēt, ja gribētos. Te mēs atkal redzam šo te Kurzemes jaunā pa pilno ekrānu. Visu tātad tas ir pēc gadiem, tātad šī seko jau kā nākamā vēsturiski jau mums liecība. Un tad šeit esmu izrakstījusi vienu no laika biedru citātiem vai daļu no šī citāta. Mums uz priekšu arī vēl daži tādi būs, bet mazliet par vēlākiem laikiem. Tātad tas, kas ir interesanti, ir, protams, es nezinu, jūs droši vien katrs pats izlasīsiet to tekstu, nav vērts man tagad priekšā lasīt. Bet tātad pirmkārt ir interesanti tas, ka vēl ar 17. gadsimtā tiek pieminēts, ka vīrieši sev pie jostas karina zobenu, kaut gan būtībā ir ziņas par to, ka jau 15. gadsimtā zobenus nēsāt ir aizliegts. Un tad, piemēram, Švābi raksta, visdrīzāk tās tautsdziesmas, kurās ir bāliņiem zobeni, ka tās nebūs vecākas par 15. gadsimtu vai rašanās brīdis, piemēram. Bet šeit, lūk, ir pēkšņi tāda liecība. Jautājums, protams, arī, kas tiek saukts par zobeni. Varbūt, ka tas ir kaut kas mazliet citādāks, varbūt netik liels, bet tas ir atkal ieroču pētniekiem jautājums. Vēl es gribētu teikt, tulkojums arī, protams, ir sava laika, jo tulkots ir stipri sen, tas ir vēl pirms kara, un bikses ar smailiem galiem nozīmējams drīzāk šauriem galiem, ja? Nevis tā kā viņas tur kaut kā spicums kaut kāds būtu, bet ar šauriem galiem bikses. Un tātad tiek pieminētas vīzes, jau platmalas tipa cepures, ko mēs redzēsim tātad vīriešiem visu cauri, gan broces laiks, gan 19. gadsimts. Un par sieviešu apģērbu, ko es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir tas, ka šeit vēl ar vienu ir apliekamie bruņči, vai ne? Jo te ir josta, uz kuras turās cauri izvilkts audums. Un tātad gan līnu variants, gan arī vilnas variants. Un tātad šis ir 17. gadsimts un apliekamie bruņči vēl ar vienu pastāv. Tieši tas pats ir, kad ir attēli, kuros ir pētnieki izteikuši domas, arī brots ir zīmējis vēl apliekamos bruņšus. Tā kā, tā. Labi, un tālāk ejam uz priekšu. Un tad pēc tā apraksta, kas šeit bija pieminēts,
diezgan labi. Šie ir kurzemnieki, kas ir uzzīmēti uz vienas kartes stūrīša, kādreiz kartes zīmē ar dažādiem vēl tādiem izgraznojumiem, un tad, protams, kā viens no izgraznojumiem šeit nāk tie vietējie 2 mazie aborigēniņi, vai ne, un tā tad vietējie kurzemnieki ir uzzīmēti savos tērpos, un ja mēs tā ieskatāmies, tad būtībā viņiem tāds normāls, klasisks tautstērps arī ir mugurā, vai ne, un pēc visa tā apraksta, īpaši tas vīrietis, piemēram, tieši tie pusgarie svārki, ko mēs mūsdienās sauktu vai nu par jaku, vai par mēteli, vai par žaketi, ja īsie svārki, vai ne, un galvā platmala jau, un sievietei arī tad jau villaini saspraust ar lielo saktu, un tā kā principā šis te klasiskais tautstērps jau ir, kur ir 18. gadsimts, ja. Nu, un tad mums nāk viena no vislielākajām mūsu vērtībām apģērbu un daudzu citu lietu izpētē, Johans Kristofs Broce, kas ir čehu izcelsmes, varētu teikt, etnogrāfs, antropologs vislabākajā nozīmē, jo būtībā mūsdienu antropologi un etnogrāfi ir nonākuši līdz metodēm, kuras viņš izmantoja jau 200 gadus iepriekš tam, un tas, ka, teiksim, nekas netiek vērtēts un viss tiek ļoti uzmanīgi un rūpīgi attēlots un aprakstīts bez kaut kādiem tur, kā ļoti daudz citi ceļotāji to vien dara, kā brīnās par kaut ko vai kaut ko salīdzina vai nosoda vai, kaut kā tā. Ja tad Brocam ir ļoti bezskaislīgs tāds skudru pūžņa novērojums, kā viņi tur savā starpā tur kustās un kaut ko dara. Un tā viņš arī tos latviešus un arī visus citus vietējos ir tur attēlojis un aprakstījis un tā. Un tāpēc arī šis te viņa materiāls savāktais ir ļoti, ļoti vērtīgs. Nu, lūk, un tātad mums ir latviski izdoti šie te 4 sējumi ar viņa zīmējumiem, kurus viņš pats bija uzzīmējis savai lietošanai, iesējis 10 sējumos un viņi glabājas Misiņu bibliotekā, bet tātad par laimi ir tagad izdot un pieejami visiem. Un tās vērtīgākās lietas, kas ir no tiem iepriekšējiem zīmējumiem, no dažu kaut ko varēja saprast labāk, no cita kaut ko mazāk, bet no Broca zīmējumiem tiešām var saprast daudz un labi. Un tā tad arī vērtīgākais ir tas, ka viņš attēlo cilvēkus konkrētās situācijās un konkrētā laikā uzvilkt mugurā apģērbu un ļoti precīzi. Protams, varētu būt arī kļūdas, šur tur viņš kaut kur ir nokļūdījies. Piemēram, ir viens viņa zīmējums, kurā meita kuļ sviestu, un viņš tur aprakstājis, tagad aizmirst, ko viņš tur bija sapratis, kas tas ir, bet viņš bija tā kā nepareizi pateicis, un tad pēc tam krājuma sastādītāji bija rakstījuši, nē, tur tomēr kuļ sviestu. Ja. Protams, viņš varēja kaut ko arī pārprast, bet tik un tā tas viņa atstātais mantojums ir vienkārši neatsverams. Nu, un tad paskatīsimies dažus no tiem attēliem, kurus tad viņš ir zīmējis. Un tad visi iepriekš esošie bija tie, kurus es jums parādīju, gandrīz visi. Ja? Bet, piemēram, nu pat rakstīja referātu par to, kādus kāju āvumus un apaus Brocis savos zīmējumos ir attēlos. Tur bija 150 cilvēki. Ja? Kopumā viņš ir varbūt uzzīmējis 200 vismaz latviešus, un viņus visus mēs varam skatīties un pētīt. Tā kā tur ir ļoti daudz materiālu, mēs visus tagad tūlīt neapskatīsimies. Nu, lūk, un tad sākot no latviešiem, kas ir no paša bagātākā gala. Šīs ir tātad turīgas zemnieku sievas un ziemas apģērbā, Rīgas apkārtnē, un var saprast pirmkārt vienu lietu no Brocis paša aprakstiem. Viņš tātad dzīvojas Rīgā, un visos gada laikos ir zīmējis cilvēkus, kas ir bijuši Rīgā, tā skaitā arī tādus, kas no laukiem ir iebraukuši Rīgā. Un tad, kad ir vasara, tad viņš arī izbrauc ārpus tagadējā Rīgas centru, tad viņš zīmē Rīgas nomalas, tad viņš zīmē Vidzemi un mazliet Latgali un mazliet Igauniju. Un tā vairāk ceļojumi viņam tādi ir bijuši, kur viņš visu kaut ko zīmē, bet tāda ziemas apģērbs ir tikai no tiem, ko viņš sastop Rīgā. Un vēl viņš piemin to, ka visbagātākie zemnieki, latvieši, ir tie, kuri dzīvo ap Rīgu un nodarbojas ar saldūdens zveju. Un saldūdens tātad šīs zivis pārdod Rīgā. Un tur mēs arī varam redzēt šo te puisi, kas ir lašu pārdevējs, ja, latvietis.
Un tas ir visbagātāk ģērbtais latvietis visos broces zīmējumos, kādi vien ir. Un šeit ir pilnīgs vācu modes apģērbs viņam mugurā, ja. Tā skaitā šī īsā jaciņa vai žaketīte vai īsie svārki ar visu to Rīgas jakai raksturīgajām tām spalvu kumšķīšiem un īsās 18. gadsimta modes bikses un garās zeķis, turklāt tumši zilā krāsā, kas ir absolūts tāds modes kliedziens tajā laikā. Un šīs 18. gadsimta mužnieku kurpes, melnās ādas kurpes ar paaugstinātiem papēžiem un lielām sprādzēm. Tādas mēs arī redzējām šai te dāmai, un tā ir vienīgā latviešu zemniece, kurai tādas vispār ir. Pilnīgi visiem pārējiem tā tad būs pastalas kājās. Un tātad, kā jau es teicu, šie ir tie paši turīgākie latvieši. Un jau blakus mums ir jau Rīgā dzīvojoša, bet kurzemniece, kura kalpo par augli, un tātad viņai jau ir vienkārši tam laikam atbilstoši salīdzinoši pieticīgs latvieša jau tradicionālāks apģērbs, nekāds tur vācisks ļoti viņš vairs nav. Protams, ja mēs gribētu, mēs varētu saskatīt arī viņas galvas segā stipri vāciskas cepurus un mices, ja, un ko arī nevar noliegt vispār, un ko es arī vēl uz priekšu rādīšu diezgan daudz par 19. gadsimtu. Labi, tad vēl uz priekšu mazliet paskatāmies, kas mums te ir. Šīs ir arī dāmas, ko viņš ir sastapis Rīgas teritorijā, un šeit mēs labi varam redzēt vairākas lietas. Viena no tām ir tātad, ja mēs tās lielvārdietas apskatāmies, kad viņām jau ir tās tradicionālās krustpils tipa villainas, viņām ir lielās saktis un stāvās apkaklītes, un vienai ir sievas mice un vienai vainags. Starp citu, visiem šiem te audumu vainagiem varam zīmējumos pievērst uzmanību, kurā vietā uz galvas viņi tiek likti. Mums parasti tiek aizrādīts, kur ir vainags jāliek. Parasti saka, tā kā tur, kur sākās mati, tad šitās vietas. Bet, ja mēs skatāmies zīmējumus, tad ļoti bieži vainags ir vēl daudz tālāk. Viņš ir vēl atkāpies kaut kur tālāk galvas vidū. Un šis ir tikai viens piemērs. Blakus tātad tās vidzemnieces, kas mums ir, ko mēs labi redzam, viņām vēl ar vienu ir vienkrāsainie bruņči. Un tā ir tāda, klasika, tātad mums ir vienkrāsainie bruņči, vai pelēki, vai brūni, vai zili. Un tad pamazām ienāk arī svītrainie bruņči, un svītrainie bruņči ir pirmie. Tātad vispār tā doma ir tāda, ka mums Latvijā vispirms visi bruņči ir vienkrāsaini, pēc tam visi bruņči visā Latvijā ir svītraini, un pēc tam visā Latvijā ir rūtaini, un tas jau ir pilsētas tipa apģērbs. Tā kā pie tā tūlīt tiksim. Lūk, arī pilnīgi visām dāmām ir priekšauti, kā mēs redzam, pilnīgi visām ir pastalas, un tās ir tādas lietas, par kurām varu atsevišķi komentēt, ka to mēs tā kā pēc starpbrīža runāsim par jau 19. gadsimta apģērbu, ko pie mums rekonstruē. Tad tajā brīdī, kad tika salikti apģērbu komplekti, tas bija 1938. gads, tad bija tiešām ļoti aktuāla šīta lieta par to, tā kā latvisko pašapziņu, par tautas tērpu kā, nacionālās identitātes apliecinājumu un latviskuma celšanu un to visu un to. Un tādēļ bija ļoti svarīgi izvairīties no visa, kas atgādinātu kaut kādu kalpu vai vergu tautu vai viņas apģērbu. Un cik var noprast, tad tieši tas ir tas brīdis, kad no goda tērpa tika izņemta ārā konceptuāli pilnīgi priekšauts un pastalas. Bet kā mēs redzēsim laika biedru zīmējumos, tas ir vienkārši, tā ir, ir priekšauts un pastalas. Tajā pašā laikā arī šīm te dāmām, kas šeit ir, mēs varam ievērot, kādas jau viņām ir modes apkakles. Interesantas zīmējumā, vai ne? Tad ir ar šīm te krāsēnajām lentēm apsietās galvas. Kā viena no pazīmēm, kuru Brocis pats ir minējis, kad ja ir ar plika galva un tikai apsiet ar lentēm, tā noteikti ir latvieta. Neviena cita tautība tā Latvijā nestaigā. Kāpēc tā jau vien var pazīt. Labi, paiesim vēl uz priekšu. Vēl daudz interesantas lietas. Tātad šie zemnieki greznajā ziemas tērpā
izskatās, ka tie ir kažoki, un kažoki ir tā kā, apšūti ar šīm skaistajām melnajām sloksnītēm un veido dažādus dekorus, un tāpatās kā ir arī kažoka un mēteļi, kas ir apšūti ar striķīšiem krāsainiem, vai tumši ziliem, vai melniem, vai zaļiem, vai sarkaniem, un tie kas tiek izmantoti. Un kā greznajā ziemas tērpā mums piederās klāt tātad šīs pašas platmalas, un tad ir arī ziemas cepures, un ziemas cepures tad parasti ir šīs tumši zilās auduma un ar kažokādas apmalīt. Un šīs ir tās, kuras es jums teicu, jā, etnogrāfiskam tērpam piederīgas, bet arheoloģiskajam nē, jo arheoloģiskajā tā tad mums nav atrasts, ka būtu kažokādas apmalīt. Ir tikai vai nu iespēja mums taisīt visu auduma vai visu kažokādas jau priekš ziemas, vai arī kapučveidīgo, ja, tā kā tīras purvā. Lūk, un tad viena no interesantajām lietām arī, ko ir dokumentējis Broce, ir tātad veselos 2 zīmējumos, viņš ir uzzīmējis šīs spalvainās pastalas. Un, cik man zināms, Latvijā muzeja krājumos spalvainās pastalas nav saglabājušās. Bet šeit ir Igaunijas krājuma pastalas, viņiem ir vairāki tādi eksemplāri saglabājušies, un jā, arī 2 reizes Broce pats ir aprakstījis, ka šis ir zemnieks un viņam kājās ir pastalas ar spalvaino pusu zāru. Un ir arī vēl citi no šiem ceļotāju aprakstiem, kur tādas tiek pieminētas. Salīdzinot, piemēram, ar ziemeļu tautām, kur, piemēram, kaut vai sāmiem, ja ir tas tradicionālais ziemas apģērbs pilnībā, ir viss no ādas un spalvainā pusi ir uz āru, bet ir arī tad tāds mazāk ziemeļu, kad ir, jā, tradicionālajā apģērbā piederās šie ziemas apavi ar spalvu uz āru. Un tad, domājot par to, kādas ir tās tradicionālās slēpes, kad slēpēm arī tiek izmantots kažokāda ar cietajiem sariem, nevis tāda mīksta, kā tur kaut kāds bebriņš vai kaut kas tāds, bet ar cietajiem sariem kažokāda ar visu spalvu tiek izmantot slēpju apakšām, un tad tas nodara priekš tā, ka tā tad uz vienu pusi slīd un uz otru neslīd, un, piemēram, var pret tādu slīpāku virsmu daudz kur tikt un tā. Un ļoti iespējams, ka pastalas kā klasisks ziemas apģērbs ar spalvu arī vairāk kalpo nevis siltumam, bet tieši tam, lai viņas neslīdētu pa sniegu un ledu. Arī mums. Tad, ejot uz priekšu, te mums ir vasaras apģērbs, te ir zemnieki siena pļavā, visi basām kājām, un viena no tādām lietām, kurām arī pamazām varam sākt pievērst uzmanību, īpaši Broces zīmējumos, tas ir skaisti, ka redzams, ka, lai kāda būtu situācija, bet vīrietis ar kailu galvu tomēr īsti apkārt nestaigā. Un varbūt viņš tajā brīdī cepuri nes rokā, bet jebkurā gadījumā tā cepura ir neatņemama tērpa sastāvdaļa. Jo mūsdienās mums ir kaut kā pierasts, ka tā kā vīrieša tērps ir nokomplektēts tad, kad vīrietim ir kreklas bikses, veste, tad jau, kur vēl pilnāks tautas tērps, ja? Bet pēc būtības neviens vīrietis ārā no mājas vestē neiet un kailu galvu. Tas nav iedomājams. Tā viņš var sēdēt mājās uz gultas malas vai pie galda. Vai es nezinu, tur danci griezt kaut kādā klētiņā. Ja? Bet ja tas ir goda tērps vai arī vispār viņš dodas ārpus mājas, tad ar to nepietiek. Tad ir jābūt virsū svārkiem saucamajiem, ja vismaz īsajiem, ja ne vēl vairāk. Un ir jābūt cepurei. Un šeit mēs visiem arī redzam tās modas īsās bikses. Pietiekami daudziem zemniekiem tajā laikā vēl ir šīs 18. gadsimta modas bikses īsās. Un viņas tikai pamazām 19. gadsimta pirmajos 10-15 gados izzūd no lietošanas. Un tad pāriet pilnībā tikai uz garajām biksēm. Šis ir arī interesants zīmējums ar to, ka te ir Jāņu vakars, tātad 4 latviešu meitas ir attēlotas, un viņām visām ir zāļu vainagi, to ir atsevišķi arī Broce pieminējis, un spriežot pēc tā, ka tajos gadījumos, kad ir speciāli pieminēts, ka tie ir zāļu vainagi, tad būtībā arī tas ir jāņem vērā, jo ir daudzas situācijas, kad mēs redzam, ka ir kaut kādi īpatnēji vainagi, kas varbūt ir zāļu, bet Broce neko nesaka, un tad tur ir vesela cita lieta, ko es jums rādīšu un stāstīšu.
Bet šeit arī ir, piemēram, interesanti, ka var redzēt, ka viņām ir brūnas un zila jaka, piemēram, vai ne? Nu, tā kā, ja mēs gribam kaut kādu šādu laika tērpu rekonstruēt, tad jā, tas tam piederās. Nu, un šis attēls mani vienkārši gāž no kājām nost. Par ko? Par to, ka veči ir ūdenī slapji līdz pusei, bet viņi savas platmalas nenovelk, vai ne? Nu, tas nav iedomājams, ka vīrietis tur ložņās ar pliku galvu, nu, tas neiet krastā, vai ne? Un līdz ar to tātad pilnais tautstarbs ir tikai un vienīgi ar cepuru. Un šis, ja kāds tam netic, šis ir vienkārši ideāls pierādījums. Nu, un šeit mums ir salīdzinoši jau pēc arī modas ģērbušies, bet tik un tā zemnieki, kuri strādā muižas bišu dravā. Un tātad ķer spietu, izspietojušo un arī, kā mēs te redzam, tātad lai cik viņiem būtu glauni svārki ar visām iešuvītēm, lai kādas viņiem platmalas un īsās bikses pēc modas, tik un tā viņiem ir kājās pastels un ne jau melnie apavādas. Šis ir attēls, kas, cik jums tur skaidri redzams, nu, kad es viņu tā kā riktīgi pētīju, tad vispār diezgan interesanti arī ir tas, ka visiem 5 pieaugušajiem kājās ir pastels un mazā meitnīte vienīgā ir ar basām kājiņām. Un arī tas, ka šajā attēlā un vēl pāris citos attēlos var redzēt, jā, nu, kas tur pagājušā reizē man arī jautāja par to brunču garumu meitenēm mazām, tad jā, visos attēlos, kur ir tas brunču garums, ir tieši tāds pats kā pieaugušām sievietēm. Tie īsie bruncīši nekur tādi neparādās. Nu, tā kā lietošanā tādi nav bijuši, tas ir no padomu laikiem, jā. Nu, un šis attēls ir īpašāks ar to, ka pirmkārt te mēs redzam, jā, kad kādos toņos ir šie te vienkrāsainie brunči sievietēm. Nu, un tad ir arī tas jaukais apraksts, kur ir pieminēts, kad iet uz baznīcu ar basajām kājām un pārvalk. Visīpatnējākais ir tas, ka, nu, broce pats ir uzzīmējis to un pats tagad, nu, piezīmē šo te piezīmi, un tā sieviete, ko viņš apraksta, ir tāda, kas gandrīz iet ārā no malas jau tur. Nu, tā, kura viņa prāt nes vissvarīgāko ziņu, ko viņš tagad grib pateikt komentārā, tad tā gandrīz attēlā nav redzama, bet, nu, tas jau ir tā, nu, kā viņam nabagam sanācis. Šis ir jauks attēls, jo te var redzēt bērnus savas teritorijas un sava laika, pat varētu teikt, modas apģērbā. Jo pirmkārt tie ir ganiņi, un viņi ir ar basām kājiņām, bet viņi citādāk ir ģērbušies, nu, pilnīgi tā kā vajag. Meitenei ir saucamie plecu brunči, kas ir īpaši izplatīti tieši lībiešu apvidos, ziemeļu kurzeme, ziemeļu vidzeme. Plecu brunčus sedz tā kā apmetnīti, vai nu uz pleciem, vai nu arī uz galvas, ja ir lietains vai vējains vai nu kaut kā tā kā visdrīzāk arī šis nav pārāk silts un saulains brīdis. Un abiem bērni, jā, un tad viņa arī ir tā tarbiņa, un arī puika, piemēram, ir ģērbies tātad ar tām īsajām modas biksītēm, ar jaciņu smuku un ar visu platmalīti, tā kā, ja mums gribas saģērbt bērnus, nu, pēc šīta laika, tad šis ir labs rādītājs. Šeit ir viens no tādiem attēliem, kur arī skaisti var redzēt, nu, tā kā visdrīzāk, ka tiem 2 vīriešiem, kuriem nav cepures, ka viņiem ir, kā viņš dažkārt zīmē, kad, nu, nes otrā rokā to cepuru. No acīm redzot, šeit kaut kur tā otrā roka nav redzama. Bet, piemēram, te mums ir viena tāda klasiskā tautumeita, nu, tā, kas lūk šeit, ja. Bet kas ir interesanti, ka viņai ir, cik var noprast, zilā jaka, kas nozīmē, ka arī zem šīm te baltajām villēnēm tik un tā tās jakas var vilkt. Un, ja mums, piemēram, no Latgales lāgā nav ne ņieburi, ne jakas saglabājušies, tad kaut vai tas vien, ka šīs te brunču augšmalas ir ar, nu, nerādāmo jostiņu, ka tas vien jau liecina par to, ka tomēr kaut kas tāds varēja būt. Kas vēl ir interesanti, ir tas, ka, piemēram, tā meita, kas ir ar ziliem brunčiem, un zilā tā tad ir tā viena no visprestižākajām krāsām, un ar zaļo visticamāk kuča villaini, kā pats piemin, brots tā tad ir muižas meita, kas nozīmē, ka, nu, viņa tā tad ģērbusies mazliet dārgākās un droši vien modernākās drēbēs nekā tie, nu, parastie cilvēki, ja. Un tā tad viņai ir arī daudzas tās krāsainās lentes apsietas,
ap galvu un paskatāmies, kāds viņai ir priekšauts. Raips. Un vispār visām dāmām visur ir priekšauti. Un cepures, kas ir interesanti, mēs redzam pat ubadziņu ar noplīsušām drēbītēm, kad viņam arī tomēr galvā ir cepura. Arī šis attēls ir viens no tiem, kas vienkārši ļoti labi demonstrē to, ka ja vīrieši tur ņemās dažādos darbos un dara lietas, kurās mums liktos, ka cepura tikai traucē, tad viņiem visiem šeit pārcēlājiem, kas tur airējās pāri upei, tik un tā šī te cepura ir neatņemama tērpa sastāvdaļa, ka bez tās nebūtu iedomājams. Viens no tādiem labiem attēliem šis ir... Ja mēs skatāmies augšējo rindu, tad tur ir tā kā bagātīgāki cilvēki. Arī pētnieki vēlāk domā, ka, piemēram, tas pirmais vīrs ar to pātagu, ka tas ir stārasts, un tas ir viens no 2 vispār latviešiem, kurus Broce zīmējis ir ar melnajiem zābakiem. Tā kā tas ir pats pirmais fiksējums, kad vispār šādi melni zābaki vīriešiem parādās. Un tālāk vēl pēc tam ilgu laiku neviens tāds nav zīmēts. Un tad arī te mēs jau šeit vēlos pievērst uzmanību, redzam šos te krāsainos zīda lakatus, kas tiek izmantoti dekoratīvos nolūkos, un lakati ir viena no pirmajām lietām. Bieži un dikti mums dara atcerēties, lielākā daļa cilvēku zina skroderdienas silmačos, vai ne? Un tur tās dažas lietas par apģērbu, kas parādās, ir diezgan raksturīgas un palīdz daudz ko saprast. Pirmais ir tas, ka tātad lakati ir lielajā vērtībā, ko tur arī zemnieks ir gatavs pat zakt, lai tik viņam būtu tas lakats, ja? Un otra lieta ir tā, kad šūtās drēbes pie šuvēja, tas tiešām ir, 19. gadsimta 80. gadi un uz priekšu. Ja? Tā kā līdz tam laikam viss ir šūts ar roku. Un ja mums gribas autentisku tērpu, tad mums ir jāšie ar roku, nevis ar šo mašīnu. Un vēl varam pievērst uzmanību, arī šeit ir dāmām šie te plecu bruņči, arī šeit visām ir priekšauti, kam vien var redzēt. Vienam no šiem vīriešiem, kā mēs redzam, ir tās laika modes garās, tumši zilās zeķes. Tā kā, viss pa skaisto. Apakšā mums ir vēl ļoti interesanti, ka mums ir 2 meitas, kuras ir tikai kreklā. Un viena no viņām tā tad ārda mēslus, un otra strādā sienapļavā. Un tas, ko Broce pats raksta, ir, ka vienā kreklā tātad meitas ir redzamas tikai un vienīgi savā sētā. Un tikko kā viņas ies kaut kur citur, kā piemēram viņš piemin uz muižu darbos, tā viņas jau liks bruņčus sev apkārt, vai kā tur bija, vilks bruņčus pa virsu. Ja? Un tas arī mums, tā kā, ja mēs cenšamies kādu šīta laika vai agrāk vai vēlāk apģērbu valkāt, ka tā kā, vienā kreklā mēs tikai sētā, un ārpus savas sētas un saviem ļaudīm jau tad tomēr bruņči ir jāvalk, jo tas tā kā, piederās pie tikai normas. Ja. Vēl viena lieta, uz ko varu vērst jūsu uzmanību, šis ir tas gadījums, kad mēs redzam, kā arī Broce zīmē, šīm meitām ap vidu ir kaut kas līdzīgs jostiņām. Jo, vai jūs pirms tam kaut vienai dāmai redzējāt jostu? Nevienai, un arī uz priekšu neredzēsim, un arī 19. gadsimtā neredzēsim. Tā kā vismaz zīmējumi neliecina par to, ka 19. gadsimtā vairs būtu valkātas jostas. Jo, acīm redzot, josta tomēr ir piederīga pie apliekamiem bruņčiem. Un, kad apliekamie bruņči pāriet uz sašūtajiem bruņčiem, josta tur vairs netiek valkāta. Jostas tiek izmantotas citiem mērķiem, piemēram, šūpuļu iekarināšanai un daudzām tādām simboliskām lietām, bet pie apģērba nav liecību. Mēs, protams, varam diskutēt, un mēs varam domāt, un mēs varam daudz ko tur par un pret un tā tālāk, bet vienkārši, ja mēs ļoti rūpīgi pieejam avotam, kas ir sava laika liecības, tad liecību nav. Arī uz priekšu paskatīsimies vēl pāris lietas.
Šeit mēs redzam, ka tātad dāmām ir ne tikai tādi pelēki, bet drīzāk jau gandrīz melni tie bruņķi. Un arī vismaz vienai jau parādās dzeltenais priekšauts. Un šie dzeltenie katūni vai dzeltenie zīda priekšauti, tie arī ir tā laika moda. Kam interesē bērnu apģērbu, arī var pievērst uzmanību divām mazajām meitenītēm. Atkal tā kā diezgan labs variants, kur noskatīties, kas ir mugurā. Interesanti ir arī tas, kādas ir šīs te galvas segas sievietēm, piemēram. Ja? Jo tas kantainais variants, tā arī līdz mūsdienām neviens nav īsti sapratis, kas tas ir, un arī saglabājies muzejos nekas tāds īsti nav, lai varētu tā lāgā saprast. Bet toties tie varianti ar tiem pušķīšiem un dažādām lentēm krāsainajām, un arī tā jau auduma cepurīte, kāda ir, tādas gan jau tā kā paliek skaidrāks, kas tas ir, un vienkārši tie ir tie varianti, no kā mēs varam izvēlēties. Nu, un šis ir viens ļoti interesants attēls, jo tās ir kāzas, zemnieku kāzas, kas notiek, un šeit ir pirmkārt jau pievērsīšu uzmanību otrais un tātad pēdējais vīrietis, kuru brots ir attēlojis melnajos zābakos, bet tas nebūtu nav jaunais pāris. Jaunais pāris ir tie divi vidū, un jaunais pāris, kā arī brots pats ir aprakstījis, ir savos, tā kā labos tērpos, un viņu turību viņi mēģina parādīt caur ko. Un tad, ko brots raksta, ka turības rādītājs ir tas, ka vīrietim svārki vai mētelis, ja, ir pēc iespējas no gaišākas pelēkās vadmalas. Tātad, jo tumšāka, jo tas tā kā nav tik glauni, ka tā visgaišākā jau gandrīz tuvojas baltai, ka tas tā kā jau ir tāds turības rādītājs. Otrkārt, viņam rokās ir tātad cimdi, kas ir svētku cimdi, bet viņiem abiem diviem, piemēram, kājās ir pastels, un par to arī broce nekomentē, tas viņam nešķiet nekas tāds dīvains, ka cilvēki savās kāzās vislabākajās drēbēs ir pastelās, un tas vienkārši tā ir, visi latvieši ir pastelās un viss, vai ne? Bet toties par to jauno līgavu ir vairāki komentāri, un tie arī ir interesanti. Tātad, pirmkārt, mēs varam pievērst uzmanību viņas priekšautam. Priekšauts ir visdrīzāk austs jau ar rakstiem, kas ir tā laika moni, kas ir žakarda stelēs austie audumi, un kā viņš piemin katūna priekšauts. Un viņas villainai ir cauri izvērtas krāsainās lentes. Un, ja, piemēram, mums šobrīd šķiet, ka ir kaut kāds klasiskais priekšstats par klasisko tautas tērpu, kas ir latvisks, kas nav, kas ir gaumīgi, kas nav, kas ir skaisti, kas nav. Tad daudzas no tām lietām, ko mēs redzam, ko cilvēki tiešām šajos laikos ir vilkuši un kā viņi ir greznojušies, neatbilst šiem mūsu pieņemtajiem priekšstatiem. Bet būtībā jau augstākais dievs šī ziņā tik un tā mums ir laika patiesība un liecības, nevis tas, ko mēs iedomājamies, kā vajadzētu būt. Ja? Un tātad, ja viena līgava savās kāzās var ģērbt šādu villaini, tā skaitās tiešām skaista un vērtīga. Un, ja mēs gribam kaut ko tādu atdarināt, ļoti labi. Varam pievērst uzmanību arī viņas vainagam, un pie tā vēl atgriezīsimies. Cik mums vēl ir laiks? Un tad te mums ir viens ganiņš pie trikātas muižas, ir arī vēl tātad tie divi ganiņi, kas bija pie gūtmaņās, un vēl ir viens tāds bērns vienā krekliņā, kas strādā pie Tukumu pilskalnu. Un šajos te, mēs varam redzēt, ka tas ir pirmais bērna apģērbs, un tātad, ja mums bērns vispirms ir maziņš, tātad bērnam citu apģērba nav, vismazākajam bērnam ir tikai krekliņš. Un tad, kad ir augsts laiks, vai ir ziema, vai vēl nezinu kas, tad bērns ārā no mājas neiet. Tas nenozīmē, ka bērnam taisa apaus vai bērnam šuj tērpu. Nē, viņš vienkārši sēž mājās. Un, piemēram, visi zina, vai daudzi zina, Ziemassvētku dziesmas tekstiņi, kur bērns aicina, lai viņi izskrien ārā, saņem Ziemassvētkus basajām kājām. Bet tas ir vienkārši tas, kādā veidā bērns dzīvojās pa istabu. Viņš dzīvojas ar tām basajām kājām. Un ja viņš grib izskriet ārā, viņam pa sniegu ir jāskrien ar basajām kājām.
Un tās pārējās drēbes jau nāk bērnam ar laiku. Ir dažādas liecības, ir arī no pierakstiem dažādas liecības. Citkārt ir, ka jau no kādiem 4 gadiem nāk kaut kādas bikses vai bruņķi jau klāt pie apģērba komplekta, citreiz, ka no kādiem 6. Ir liecības, ka vēl, piemēram, ir bijuši bērni, kuriem vēl 8 gadu vecumā puikām bikses vispār nav. Viņam tikai vienkārši gars krakls, un viņš tai kraklā arī dzīvojās visu laiku. Un, protams, arī pilns 19. gadsimts pat literatūra ar to, ka bērniem nav apa un tāpēc viņi nevar tikt uz skolu un viss pārējais, vai ne? Un tā kā atceraties, es jums rādīju, bija tas ģimene ceļā, ja, kur visi pieaugušie pastalās un mazā meitnīte basām kājām. Nu, tad, ja viņiem bija kaut kur jādodās, tad tikai tāpēc neviens tam mazajām bērnam tos apavus neuzšuva šo vienu reizi un skrēja līdz basām kājām. Ja. Tā, un tad te vēl pavisam nedaudz, te arī varam pievērst uzmanību pāris lietām. Tātad atkal visām vienkrāsainie bruņči, visām priekšauti, arī tie modas dzeltenie priekšauti. Šis ir viens no retajiem zīmējumiem, bet ir vairāki, kuros var redzēt, kādas vīriešiem bijušas sādas somiņas piestiprinātas pie jostas. Un tiešām viņas tādas kantainas vai taisnstūrainas, un šī vēl ir diezgan maziņa. Ir arī pāris, kur ir mazliet lielāks. Tā kā tas nozīmē, ka pie vīrieša tērpa viņi viss ir pirms gaišos toņos, tad viņam ir melna platmala un melna sādas tā somiņa vai tumši brūna. Un vēl, piemēram, ir dažādas īpatnējas lietas, ko mēs te redzam, kā pats Broci raksta, tai vienai sievietei ir lāčādas cepura izgraznota ar dažādu krāsu dzīves kumšķīšiem. Ja? Nu, šāda tipa tādas lietas, kā es saku, vai mums kāds kaut ko tādu vairs mūsdienās ir uztaisījis, un vai vispār kādam liekas, ka tas piederās pie tautas tērpa. Ja? Nu, neliekās, bet lūk, tātad tas ir bijis valkāts. Arī tās dažādās lentes un apsietās gan ap galvu, gan arī ap micēm un cepurēm. Un kas arī ir interesanti, ka vēl, piemēram, Broces laikos arī tajās kāzās, ja mēs pavērosim, mēs teiktu, ka tās ir sievas, kas tur stāv, vai ne? Tad arī sievām vēl ar vienu ir tās lentes, kā tās aizmugurē, tās galvas sagas rotājums. Un arī šeit ir vēl tas pats. Un tam vainadziņam, kas labajā pusē vēl mazliet pievērsīsim uzmanību vēlāk. Un tad ir 4 zīmējumi, kas ir no Latgales. Vienīgā Latgalē, kas ir zīmēta, kur cilvēki ir zīmēti, ir Viļakā, kur Broci ir bijis tātad 797. gadā. Un šī ir puse no zīmējuma, otrā pusē ir viens puisis, par to gan Broci raksta, ka tas ir tā kā krievs, bet šīs ir tā kā tās latvietas. Ja? Un latvietēm visām viņš vienmēr apraksta, ka viņām daudz dažādu kaurīgu liemežvāku un visādas tādas interesantas lietas. Šis nav krāsains, paskatīsimies krāsaino. Šis tāds ļoti, ļoti slavens zīmējums, ko vienmēr un visur skatās, un kad runā par senāku Latgales tērpu, tad atgriežās pie šī, ka tā tad ir vai baltie krāsainie izšuvumi, bruņči vai arī tumši zilie, ir zilās tumši jakas, ir villainas, kuras ir 3-daļīgas ar šo te vidējo rotāto daļu, ir auskari meitām, par ko arī, tā kā mums ir pieņems domāt, ka pie tautstērpa Latvijā auskari nav. Bet kur tātad Broci ir uzzīmējis, ka ir. Diez vai viņš to ir izdomājis, jo viņš arī šajā zīmējumā ir uzzīmējis meitai tos auskarus. Ja? Tātad viņam ir pamats to darīt. Vēl viena interesanta lieta ir tā, ka Broci pats ir aprakstījis un diezgan lielu, šeit var pat sajust, ka viņš mazliet pabrīnās par to, ka šeit atšķirībā no citām vietām, ka viņš ir redzējis, ka visi staigā vīzēs. Bet par to, ka visā Latvijā staigāja vīzēs, par to ir ļoti daudz liecību, gan rakstisko liecību, gan arī folkloras liecību. Tā kā tas, protams, nav tā, ka Latgalē viens staigā un citur nē, bet vienkārši Brocem tā ir gadījies, ka viņš to ir ieraudzījis. Un tad arī visi tie dažādie krāsainie lakati vai galvas autu sējumi, kas tik tur nav redzams, un daudzas interesantas lietas, ko var izpētīt sīki un tad mēģināt, protams, atdarināt, kas būtu interesanti. Un šeit arī vīrieši, kuru būtībā viņu tērps tā īpaši neatšķiras daudz no pārējās Latvijas, un arī tās pašas platmalas, tā kā tas viss būtu.
Un šis ir laikam pēdējais no tiem Viļakas zīmējumiem, un arī šeit ir tā kā darba tērpi. Te vairs nav teikts, ka tur ir tā kā goda tērpi, jo, protams, ka šie ir goda tērpi, ja? Maksimāli grezni. Kurā vietā? Šī? Nav jau tā, ka kāds tagad zinātu 100%. Ir tātad tie varianti, kas tiek pieļauti, ka viņām ir vairākās kārtās lakati, ka viņām ir galvasauti. Virsū lakats. Bet tas nav nekāds jaunums, tāpēc, kā jau es jums stāstīju, jaunā lieta, kas ienāk un kas ir modas, un ja, piemēram, ir pirktais kaut kāds lakats, pieņemsim katūna ar ieaustām sarkanām tām maliņām, ja, tad tas kotējas augstāk nekā kaut kāds tradicionāls mājās gatavots. Tas ir 100 punkti, tā tas visu laiku ir. Vispār to uzreiz jau var pateikt. Roku darbs un autentiskums un tāds kaut kāds ir vērtība sākot no 20. gadsimta otrās puses, 70, 80, 90, ja? Pirms tam viss, kas ir rūpnieciski ražots, ir labāks un vērtīgāks. Un tieši tas atspoguļojas arī apģērbā. Un vēl ir vēl viena lieta, un arī 19. gadsimtā viscaur to redzēsim, kad tradicionālais, tas, teiksim tā, nacionāli savdabīgais apģērbā vai kaut kāds mantotais apģērbā ļoti reti ir liela vērtība. Parasti, ja ienāk kaut kas jauns un moderns, tā ir vēl lielāka vērtība. Labi, ok, man ir senču mantotais kaut kas, bet tas jaunais tik un tā ir labāks. Ja? Paprasiet mūsdienās bērniem. iPhones ir foršāks par kaut ko ar rokām gatavot. Ja? Tur viņš nevar izkonkurēt. Un līdz ar to šeit ir tieši tas pats redzams. Tā kā, par tiem vainagiem es neesmu daudz nekādus komentārus redzējis no citiem, un par vainagiem es stāstīšu tūlītās pēc pauzes, jo mēs tagad esam pamatīgi ierāvuši, un mēs paņemam mazu pauzi, un mums nomainīsies arī kamera, un tā tad mums pauze ir kaut kādas 10-15 minūtes, un tad skatīsimies jau 19. gadsimtu. Un tad rādīšu dažādus vainagus, interesantus, domāsim kopā, jā.